Ik vakar Cernikavas stacijā izkāpj simtiem cilvēku, lai pēc dienas darbiem galvaspilsētā atgrieztos savās mājās. Vietā, kura mīļa gan tiem, kuri jau no bērnības iepazinuši un iemīlējuši jūras skarbumu un Gaujas straujo tecējumu, gan tiem, kuri šo vietu par savu sauc vien neilgu laiku. Es vispār esmu te tikai, var teikt, 10. gadu, bet man te ļoti iepatīsies. Es visiem saku, neviens tāda vietējais varbūt nesaprot, es saku, te ir kurorts. Te ir priedes un jūra. Cernikavas vārds rakstos pirmoreiz minēts jau pirms 8 gadsimtiem, bet kā atsevišķa pašvaldība tā izveidojusies vien pirms 20 gadiem, kad atdalījusies no Ādažu pagasta. Kā mūs galīgi ignorē, mēs nedabūjām sasaukt visus kopā un vienoties uz jauniem noteikumiem, ka tā vairs nevarēs kā vakar. Tad tas bija pēdējais punkts. Un tad pirms tam bija vadīto procesu tāda Zinta Heidenberga, viņa tagad nav šeit satopama. Un tad sanāca tā, ka viņai bija ideja Garciem filiālīti uztaisīt zem Ādažu pagasta. Bet šī konflikta laikā es teicu, jātaisa pilnu pagastu un tad tikai būs kaut kas. Tad es sāku aprunāties ar mūsu Cernikavas puses deputātiem, tie arī visi piekrīt, un tad es sāku aģitēt un stāstīt cilvēkiem, ka būs zelta pagasts, tikai ir ļoti gudri jāsaimnieko. Vai solītais ir piepildījies, jāvērtē katram pašam, bet pārmaiņas ir redzams, un arī paši cernikavieši nav mājās sēdētāji, tāpēc atzinīgi tiek vērtēta iespēja piedalīties dažādos pasākumos. Mums ir vislabākie svētki, kur mēs svinam visādus neģu svētkus, zvejnieku svētkus, zaļumballes. Šonedēļ, kad Latvijas pašvaldības piedalās radošajā nedēļā, visu vecumu cernikavieši vienojas sava novada simbolā, kurā atainots gan saulainais liedegs, gan jūras šaukoņi un Gauja, gan neiztrūkstošais neģis. Un līdz ar Cernikavas himnas skaņām tiek ieskandināts arī pašvaldības 20. gadskārtas svinības. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.